šitos pie nost sarkanu. Pievilkšanas, jā? Jā, uz pievilkšanu. Jo, ja tu vienkārši šitā vilksi, tad šitas var neizturēt un pārlikt pāri vītnē. Tā, tālāk iespatījumi. Šitas ir divas sarkanās rāda, kur mēs liksim atsvariņus. Mums pat cik ir dzels disks liksim ārpusē. Tālāk izmērus iestatam. Šitas liekas pret disku te iekšpusē. Te apskatāmies, cik rāda platumu. Platumu rāda, teiksim, 6,5. Pirmais ir 6,5. Otrais rāda diska izmēru. Mums ir R16. Liekam R16. Trešais mums ir diska platums. Ir tās spailes, bet man viņu nav. Parasti uz diska ir rakstīts platums. Tūlīt nodemonstrēšu. Parasti uz diska ir rakstīts platums. Ņemam šito. Skatāmies šitam pie platumu 6,5. Viss varam ciet. Balansējamajam obligāti ir jābūt piestiprinātam pie grīdas. Šī brīdī viņš nav piestiprināts, viņš var rādīt arī kaut kādu nelielu kļūdu, jo viņš tomēr kratās, raustās. Ir pa nulē. Tālāk, kā pārbaudīt, vai balansējamais rāda pareizi. Ņemam atsvaru, pieņemsim vienalga, 60 gramus. Pieliekam. Vajadzēs, tev arī šķērs, man arī šķērs nav. Pieliekam 60 gramus šitenī pusē, griežam vēlreiz. Skatāmies, ko viņš parādīs uz nobalansētas riepas. Ir jaunās šķērs. 60 grami parādīja, tieši to, ko mēs pielikām. Tālāk, skatāmies, pat cik mēs uzlikām, viņam ir kļūda šobrīd 60 grami, jo mēs uzlikām. Skatāmies precīzi. Atsvars vienmēr liek augšā, pretēji šitai asī, ja? Taisni. Ot šitai asi, uz šito asi skatoties precīzi augšā. Atsvaru uzlikām augšā, uzreiz parādīja 60 grami kļūdu. Kāpēc? Jo prasa 60 gramus pretī, vai ne? 60 grami lejā, 60 grami šeit. Ja mēs tagad šeit uzliksim 60 gramus atkal, nebūs ko uzlikt īstenībā. 5, 55, 50, 1, 60, 102. Kur mums vainas? Kur man ir jaunās šķēres tagad? Šitien te divas strīpas, kad ir uz augšu, re, piemēram, nav. Griežam tik tālu, kamēr viņš parāda divas strīpas uz augšu. Šitā pusē ir šitien, šitā strīpa ir šitien. Griežam, ir. Ņemam šitien precīzi augšā, precīzi uz 12, pusi tam virsū. Esmu pārliecināts, ka tie ir 60 grami, nevis 50, bet tūlīt apskatīsimies. Ja tie ir 60 grami, tagad būtu jābūt... Ko viņš pats automātiski uzreiz aizgāja? Jā, redzi? Viss pa nulēm. Jo mēs uzsitām 60 gramus apakšā, viņš mums sāka rādīt 60 grami kļūdu. Uzsitām 60 grami augšā. Pretī uzsitām. Un viņš automātiski kļūdu uzreiz noņēma. Jo mums ir tā pārbauda, vai balansējamais rāda pareizi. Jo visbiežāk ir tā, ka balansējamais tādā brīdī kaut ko rāda galīgi šķērsām, ja viņi nevar. Rekur bija 60 grami. Labi, tas sūta visu. Tūlīt vēl uz otru pusi uzliksim. Rekur. Viņas maksā tur 6-8 eiro veikalā. Ar šitādām knaiblēm obligāti ir uzliekam jebkuru otrā pusē. Pāc, es ne to noņēmu. Jopt vai šmaķiri. Es nevajadzēju noņemt nost. Tā, liekam, ir. Atkal griežam. Ja mēs uzliksim tikai 10 gramus kļūdu, uztaisīsim viņam. Tā, paņēmām 10 gramus, uzliekam kaut kur uz nobalansētas riepas. Tos gultņi ir pilnīgi jauni, viņš ir kluss, un es viņu nokalibrēju. Un kalibrācija, es tev tikko parādīju, kā var pārbaudīt, vai balansējamais rāda pareizi. Jo ja balansējamais rāda nepareizi, tu paņemsi, uzliksi šeit 10 gramus, izgriezīsi pat, ja viņš tev parādīs 10 grami, un ja tu griezīsi un tie 10 grami nebūs lejā un prasīs viņš augšā, bet 10 grami būs tev un prasa tev te,
Tas nozīmē, ka jau ir nepareizi. Šobrīd šitas ir no jauna atsvars kalibrēšanas 100 grami. Uzlikām uz nobalansētas riepas 100 gramus, paskatāmies, vai viņš mums parāda. Tā kā rekord no 100 gramiem, viņš redz. Ja tu viņu pieklapēsi pie zemes, ļoti ticu, ka viņš rādīs vēl, ka viņš rādīs arī tos